mūsu ķermeņi ir mūsu bizness. Kā pats tu šobrīd jūties? Nepareizā vietā, nepareizā laikā. Protams, NHL tas ir viss super niansēs. Mentālā stabilitāte visas sezonas garumā. Esiet sveicināti visi hokeja spēles fani un, manuprāt, arī vispārējie sporta spēļu cienītāji, ja vienkārši latviešu sporta entuziasti. Esmu šodien pie sevis ciemos uzaicinājis Uvi Jāni Balinski, Latvijas hokeja izlases aizsargs, nu jau arī kā jau kādu laiciņu Stanley Kausa ieguvējs un NHL spēlētājs, kurš, sanāk, bija jau tāda papildus piedeviņa, kāpēc vēl viņš atbrauc šodien ciemos. Jo mums rekur ir uzliks tāds skaists Winter Classic Pantera krekls no šīs sezonas. Tur būs pats vainīgs. Bišķiņš sabrauc malas 20 kg. Man tikai bija jānomet, lai viņš atbraukt līdz šejienei. Un es tik pie viņa parakstīts Maiks. Bet, Uvi, sveiciet! Kā tev klājas? Čau! Nē, viss forši. Es jau tev iedevu papildus motivāciju, lai tu esi 20 nomet, ka pat tiem tālākajiem kilogramiem tur ir tu pats vainīgs. Jā, tur es pats vainīgs. Vēl joprojām cīnos. Esmu tur tādā finiša taisnītē, bet būs jāpacērties. Es tik tīri labi izstāstu tagad dzīvē. Esmu tāds jau, kā saka, paskaidrs no džeks, bet ir vēl kur pilni. Es jau to nebiju vēl īsti redzējis. Es to nebiju redzējis. Tikai kamera. Jā, bet es tev tagad satiku, neko sliktu nevar teikt. Un, manuprāt, es tādā Uvijā aprakstā nepieliku tādu super svarīgu lietiņu. Viņam tikko, laikam, jauns dzīves svarīgākais amats jau arī pienācis klāt. Kļūs es par tēti. Gan jau tev visi jautā, kā tu jūties, bet es tev varbūt tad pajautāšu, kā tu jūties, teiksim, no tādā mentālā viedokļa. Man liekas, ka tu jau man pirms tam nedaudz iemet, kad kļūp par tēti. Jau ir tāds sajūta, ka kaut kas jau domāšanā ir jau mainījies. Jā, protams, man liekas, tas skats uz dzīvi un tās prioritātes tev uzreiz pamainās dzīvē, un jā, ir ļoti forši ir būt tētim, un es esmu ļoti priecīgs. Super. Un paturpinot tad par to, kā tad mēs saskrējāmies sociālos tīklos, noķēra man arī projektu, tiemēšanas projektu, un ir varbūt kaut kas vēl, ko tu ikdienā, protams, tā laika, gan jau, ka ir maz, bet mūsdienās kaut kā daļa gan jau aizņem visu tā sociālo tīklu padarīšanu. Un šis vienkārši ir tāds moments, es tev gribēju arī uzjautāt no tādiem hītiņiem, jeb trendīgajām lietām, vai tu esi dzirdējis kaut ko arī par Jāni Bibi? Nē? Jāni Bibi. Jānis Bibis. Viņš tāds puika, viņš tur taiskārja, lai viņš mētā pa Vāciju. Es biju ietegots vienreiz, jā, bet es tam man kaut kā nesanāca tur īsti pieslēgties, bet jā, to es arī redzēju. Jā, tas tāds, arī vienkārši tīri iedomājos, kad, vismaz man viņš noķēra, no viedokļa, ja, manuprāt, mēs negluži vienāk esam, tu esi 96. gads, mēs esam 99. Jo manā laikā būtu bijusi kamera par rokai, tad es arī laikam būtu pilnīgi ekstāzē no kaut kā tāda. Viņš tur vies. Nē, forši, ka pārējie cilvēki, viņi arī neizlasa džeki, kas viņi tur atbalstīja. Jā. Forši, ka kaut kādu uzmanību viņam sāks pievērst. Bet tāda varbūt mums sākuma atkāpīt par sociālajiem tīkliem un par to, kā mēs te vispārīgi saskrējāmies. Bet tas, kā mēs šodien sāksim, mēs sāksim ar to, kad paskriesim cauri taviem karjeras līkločiem, kas tad tev tur pa ceļam ir gadījies, kā tas viss ir noticies. Un, principā, vēl pa vidām paķersim kāds aktuālos brīžus, kas no turienes viss ir nācis. Principā, tādā, man patīk parasti netik ļoti padziļināt par taktikām nerunāsim, runāsim par dzīvi. Un paiesim tad cauri arī tam, kā tev ir klājies. Droši pajautāšu kolēģi, tu uzmest mums arī tavu, kā saka, karjeras statistiku. Mīļākā mājaslapa pilnīgi visiem un visur vienmēr Wikipēdija. Te arī vismaz apakšā tā diezgan skaisti, bet tur arī varam pēc tam apstāties, ka viss tev statistikas līkloči gadiem ejot uz priekšu. Gan jau, ka simpātiski arī domāju, ka tev patīk. Tā bildīte, kāda ir uzlikta ar Latvijas izlases kreklu un bronzas medaļu kaklā. Es tur gulēju, ja nebija izplūkts.
Sagies tur bišķiņ vai. Bet, ja mēs paskatāmies kaut vai šeit, tad šeit ir redzams, ka it kā tavs hokeja ceļš vismaz šeit statistikas ārēs sākās Tukumā. Bet, kā jau tu pats zini, kā arī vispār tev pietuvināties, zini, tad viss tas hokeja ceļš tev sākās Ventspilī. Jā. Jā. Tad pastāstīja varbūt no tādā viedokļa par to, kā tu vispār kļuvi par hokejistu, kā tu iemīlēji šo spēli un kā tu tas viss tur tā nāca. Jā, uzbūvēju halu Ventspilī 2000. gadā. Tad arī teica man aizved uz hokeju, un tā arī no tā laika arī spēlēju hokeju. Tā arī viss ir aizgājis tagad. Nekāds cits intereses par pārējām sportveidiem īsti nebija. Tikai sēdz līmenī, gan basīts, gan futbols, gan viss pārējais skolā, tautsbūns un tādas lietas. Bet hokejs bija vienīgā lieta, kas patika visvairāk. Tā arī viss aizgāja. Tas priekš tevs arī tajā laikā, tā kā hokeja, tā kā klājās hokeja izlasē un viss tas tā kā arī bija tas, kas tev piesaistīja, vai tur bija tāds, ka uztaisīja halu, visiem gribās spēlēt hokeju, man arī gribās spēlēt hokeju. Jā, pa lielam tas laikam sākumā bija tas, ka vienkārši tā hala un tas viss, kas tur spēlēja hokeju. Jā. Un brālēni arī man spēlēja hokeju tādā pašā laikā. Un vienkārši izlases un varbūt NHL un tādām lietām es sāku sekot līdzi bišķiņ vēlāk, kad vecāki nopirka datoru, kad varēja visam sekot līdzi, bet tā kā vai no avīzēm, no sporta avīzēm, man tur bija visādi izgriezumi, visādi tur bija plakāti, arī man bija pie sienām salīmēt maina. Tā arī tas entuziasms aizgāja un palika. Šodien kādreiz biju pie sava šī brīža fiziskā sagatavotības trenera Jāņa Ozola. Viņš kādreiz man stāstīja, kad, ja pasamies šajās nākošajās ailītēs, Tukuma komandā jauniešos spēlēja Latvijas līgā, U16 no 18 komandi. Var man iedot mazo vēsturīti par to, vai atceries, Jāni, arī savās tādas fiziskās sagatavotības treniņos. Jā, mēs Tukumā, kad spēlējām, mums treneris bija Jānis Svitiņš, un tad Jānis Ozols pieslēdzās dažreiz pie fiziskās sagatavotības treniņiem, bet nevienmēr viņš bija kaut kāds reizes, kad viņš arī nebija, bet jā, tā kā viņš jau tāds gudrs treneris ir, un salīdzinot, kā Jānis Svitiņš mūs trenēja, vai kādas nometnes mums bija Kandavā pie viņa, tad tur tās treniņa atšķirības bija diezgan milzīgas, un tad pie Jāņa Svitiņa bija vecā skola, un pie Jāņa Ozola tur jau bija tā ar prāti un gudri, bet, izgājām abām lietām cauri, un ir viss kārtībā. Teiksim, man arī ļoti aktuāls jautājums, šī tāpat fiziskā sagatavotība. Kurš bija priekš tevs tāds atslēgas laiks tavā karjerā tieši no fiziskās sagatavotības puses? Tie bija tie jaunieši gadi, tas ir 16 tā puses, vai tavuprāt cits ir bijis tas tāds atslēgas mirklis vismaz priekš tavs tā kā karjeras arī vispār? Es domāju, ka vienkārši tajās U16 viņš tos novednes bija diezgan skarbs pie tā Jāņa Svitiņa un skriešana barjeras un tā ritīgi vecā skola. Un, man liekas, tas vienkārši tev tā kā norūdītam darbam, tai fiziski sagatavotībai. Tev vienkārši nebija, tu pat nezini, ko tev vēl trakāk var iedot, zini, un tā kā tev īsti nebija vēl. Man liekas, arī tajos gados tas vienkārši to arī pats sāc, tā kā tavs ķermenis vairāk attīstās un ko, un man liekas, vienkārši tas viss saliekās kopā, un arī tāpēc arī varbūt tā fiziskā sagatavotība ir tādā līmenī. Ok. Vēl nedaudz pieminot par tā laika Tukuma komandu. Vismaz Jānis man stāstīja, ka iespējams viena no labākajām jauniešu komandām, kāda vispār ir bijusi Tukumam, ko pats atceries no tādām lielākajām uzvarām. Vai varbūt, ka nav balts atmiņās. Tev jau uzvars ir bijuši daudz. Jā, bet vienkārši tajos pusauģu vecumos, man liekas, Tukums bija pirmā komanda, ar ko es izcīnīju medaļu Latvijas čempionātā. Otrā vieta tā bija. Un iepriekš es, man liekas, bija kaut ko vinnējis. Tas bija, man liekas, debitanti, kad tu tikai sāc hokeju spēlēt, kad jūs vēl spēlējat vienā zonā tikai. Jā. Un tikai turnīros bija kaut kas vinnēts, bet tā, ka Latvijas čempioni vispār nekā jau bija
kādreiz visas labās komandas Liepāja un kas tur vēl, bet jā, tad, manuprāt, Tukuma, jā, pirmo medaļu mēs vinnējām un jā, tā kā foršs sasniegums bija ar Tukuma komandu un jā, mums bija tāda laba grupa, laba džeka komandā un jā. Un pēc tam tev sekoja tavas pirmās leģionāra gaitas. Tavā karjerā, principā, 2 pilnas sezonas Vācijā. Kā redzam arī, tur jau sākās tavas Pantēru saknes, tikai Vācijā. Nu, ar ko tev saistās tāds droši vien, es nezinu, cik tev sanāca daudz būt tā kā kopā ar ģimeni tajā pirmajā posmā Tukumā, bet es gan jau tas nav salīdzināms ar to, kā tu biji vienkārši prom Vācijā. Tajā laikā, cik tev sanāk, bija gadi? Es nezinu, 17 gadi, jā. 17. Bet jā, Tukumā jau arī es mācījos Raiņos, tā kā vienu gadu es aizbraucu projām, es biju tālmācībā, tad arī bija jāmācās, jāpabeidz skolu. Raiņos bija jādzīvo Tukumā, pa lielam es jau no 15 vai cik gadiem jau pa lielam viens pats dzīvojos un jā, tā kā, protams, uz ārzemēm aizbraukt, tas ir cits, tu pa brīvdienām nevar aizbraukt mājās, satikt vecāks un ko, bet jā, tāpatās viegli nebija, bet labi, ka es tur dzīvoju ģimenē, tad vismaz bija nedaudz vieglāk ar visām ēšanas lietām un tādām sadzīviskajām lietām un jā, kaut kā tā. Un, vismaz paskatoties arī statistikas ailītēs, pašā pirmajā sezonā tur 27 spēles, 30 punktiņi, 32 sodu minūtes. Tur varbūt kaut kur jau nācās jau sev aizstāvēt, vai vārdsargu aizstāvēt, vai kādu komandas biedru. Līdz tam mēs arī vēl tiksim. Bet salīdzinoši neilgs bija tev tas laiciņš Vācijā, ja mēs tā paskatāmies no visas karjeras tā viedokļa. Pastāsti, kāpēc tā un kā tev sanāca atgriezties pēc tam jau, principā, Dinamo Rīgas sistēmā? Jā, vienkārši īsti Latvijā nebija kur spēlēt vairāk. Tādā brīdī, man liekas, tas līmenis līdz U18, U20, man liekas, bija tāds diezgan nekas daudz nebija, tāpēc vienkārši bija iespēja ar Tukuma komandas biedru Artūru Matvēju aizbraukt uz Vāciju, pamēģināt uzspēlēt un jā, tā kā viņi ar prieku viņi gribēja, lai mēs tur spēlējam, tāpēc arī palikām tur. Mēs sākām 2. līgā pirmajā sezonā junioros, un tad mēs tikām uz to DNL, kas ir tā augstākā junioru līga tur. Mums tā 2. sezona tur tāda švakāk bišķiņ bija, bet tāpatās, jā, bija foršas 2 sezonas tur, cita kultūra, cita valsts, un jaunieši, kā viņi tur dzīvojās, ļoti, ļoti laba pieredze, tie 2 gadi man Vācijā bija, un tad bija iespēja palikt tur, bet es izdomāju, ka es labāk pamēģināšu HK Rīgā uzspēlēt, un jā, sanāca man sarunāt to saucamo tryout HK Rīgā, un cīnījos par līgumu. Mums arī tieši bija Tukumā vispār nometni, arī, man liekas, pāris dienas arī tajā sagatavošanās posmā, un jā, tad sanāca izcīnīt līgumu HK Rīgā, un tā arī es paliku tur. Ja mēs paskatāmies no tāda, vismaz sajūta līmenī, Dinamo, manuprāt, Rīga pirmā vispār sezona kā tāda bija 8. 9. gads, tad tur arī praktiski tad jau tikai kaut kur sāk apburžāties hokejā kā tādā. Tas bija tāds kaut kāds, tas spēlēja lomu, kad tu sajūti, kad ir iespēja tā kā spēlēt, principā lielākajā klubā, kāds ir Latvijā iespējams. Tas bija kaut kāds faktors tajā laikā jau. Jā, pirmajā sezonā varbūt ne tik ļoti, par to vajag nedomāju, bet jā, pēc tam jau, kad uzspēlēji tur pāris spēles un tad jau saprati, ka tu vari tajā līmenī spēlēt, tad jau bija savādāk. Tā kā tomēr tas līmenis tajā brīdī tajā līgā bija ļoti labs, ļoti labi spēlētāji tur bija, un ja tu pret viņiem varēji spēlēt un labi spēlēt, nevis tikai vienkārši eksistēt laukumā, tad jā, bija forši tur spēlēt. Un, jā, ja paskatāmies tīri no ciparu viedokļa, tad principā no 15. līdz pat 20. gadam tu biji pa Dinamo Rīgas sistēmu. Palūkšu arī kolēģim šobrīd uzlikt, mums ir viens video no
sporta studijas. Tas viduspunktiņš mazā atkāpīt uz Liepāju tur. Noskatīsimies. Tas tāpēc, ka 4 spēlēs pēc kārtas izdevies tikt pie punktiem. Treneris pēdējās spēlēs un arī treniņos īpaši priecē lielā spēlētāja paša deve. Jā, cepar nos, tas ir tas, kas vajadzīgs, lai uz laukumu būtu blīvums, lai pretinieks nevar izvērsties un, respektīvi, arī gūtu mazāk vārtus. Loģiski, ka mums jāuzlabo mūsu rezultavitāte, bet tam arī ir vajadzīgs laiks. Ja. Šodien treniņā piedalījās vien tie spēlētāji, kuri nespēlēja iepriekšējā mačā pret Minskas Dinamo. Viens no tiem arī aizsargs Uvis Balīnskis. Viņš bija nosūtīts uz farmklubu Liepājā, bet tagad atgriezies Dinamo rindās. Neviens negrib nokļūt Liepājā, un tas man tikai motivē spēlēt labāk. Un es tagad jūtos arī labāk pēc atbraukšanas no turienes. Šīs dienas treniņā komandu vadīja vārdsarga treneris Jūrs Klodāns. Savukārt Aleksandrs Jerofejevs treniņu pamet pēc tam, kad ripa spēcīgi trāpīja viņa kājas ikra muskulim. Viņš tāpat kā Vitālijs. Šeit jau laikam varam principā slēgt jau nost, jā. Un, pastāstīja par šādu te atkāpīti savulaik Rīgas Dinamo. Pietiekam arī skaļi vārdi no tās valsts pie mums jau uzspēlēja, bet pietiekam garš tas tavs posms. Pastāst, jā, šis varbūt bija tāds, grūts brīdis, vismaz tā, paskatoties pēc tā konteksta, likās, ka kaut kas varbūt tad negāja tā, kā gribētos. Jā, tur arī, komandai daudz zaudējumu, kaut kāds vainīgos jau meklē, bet jā, pats jau vainīgs varēja droši vien arī labāk spēlēt, bet nevienam nav patīkam, ka tev aizsūt lejā uz zemāku vietu. Tas pats darbā tev var droši vien nepatikt, ja tev pazeminātu. Tā kā nevienam tas nav patīkam, bet tas ir jādara. Un, ja tas kaut kādā veidā uzlabo tavu spēli un palīdz tev pēc tam spēlēt labāk, tad jā, kāpēc ne? Un labi, ka es tur biju tikai uz 2 spēlēm, paldies Dievam. Un, jā, un pēc tam man vairs tur nebija jābrauc. Arī tas pats manā pirmajā NHL sezonā. Ielikt tajā NHL ir diezgan grūti, un no vienas puses es jau gaidīju, kad man nosūtīs lejā, lai es varu bišķiņ mentāli arī bišķiņ labāk justies, un, jo katru dienu tu bez mazai gaidi pēc varbūt sliktākas spēles vai ko, kad ir iespējams, ka tev nosūtīs lejā, un vienkārši, kad tas notiek, tad vismaz tev ir tāda, nezinu, kā pasaka, tāda atvieglojuma sajūta, varbūt bišķiņ, un vienkārši tu vari, tā kā rīgrupēties un vienkārši no jauna, tā kā bišķiņ safokusēties visam, un tā kā pēc tam, kad tev pasauc apakaļ, tad tu vari rādīt labāk spēli. Šis bija laikam tāds arī, vismaz no manas puses tā doma arī, kāpēc uzmest acis šādam te mirklim, kad šobrīd NHL-ā vēl projām, pilnīgi gaļas mašīna. Un, kā jau tu teici, tad pilnīgi iespējams šis varbūt tev bija jau tāds, labi, tajā laikā, principā mēs paskatāmies tad pēc cipariem, 17, 18 gadu sezonu, tev sanāk bija, bišķiņ pār pa 20 gadiem, tajā brīdī. Tas bija tāds kaut kāds karjerā tāds, mirklis, kad bija jāpadomā tas, ko tavā dzīvē nozīmē hokejs, vai tur mēs ejam all-in, vai tu jau no laika galbīgi zināji, ka šis būs 100% tavējais. Jā, nē, protams, tur jau vairs nebija baigie varianti atmesties, vai ko, tu zini, ka tu vari tajā līmenī spēlēt, varbūt ir vienkārši kaut kādi brīži, kad tu esi nedaudz, kā lai pasaka, sliktākā vietā, un varbūt tev tik labi neiet tā spēle, bet tu zini, ka tev vienkārši bišķiņ jāsavācās, un ka tu vari mierīgi tajā līmenī spēlēt, un tur jau vairs nav ko atmesties, tur vienkārši jāturpina, jāstrādā, un viss būs kārtībā. Jā, un tieši to tu acīm redzam arī turpināji darīt. Vismaz pēc cipariem. Noteikti skaistākie mirkļi līdz šim tavā karjerā tika piedzīvoti Čehijā. Vismaz paskatāmies pēc gadu skaitļiem, tad tas bija vēl tieši tas tāds Covid laiks, kad tas viss notikās. Pastāst, kā vispār radās tas tavs ceļš no Dinamo Rīga un tālāk tad tieši kāpēc varbūt izvēlējies Čehijas līgu. Tur, cik bija daudz piedājumu varbūt tādā brīdī, kad tāds, sadrumstalots tāds Dinamo Rīga sezonas. Jā, vienkārši pēc sezonas
cik es dzirdēju no Dinamo puses, kad baigi man neviens komandā vairs negaida, tad vienkārši aģentam bija darbs meklēt kaut ko citu, un pašam arī bija laiks kaut kādām pārmaiņām, un tanī brīdī mums bija jau latvieši, kas spēlēja Čehijas līgā, un vienkārši tas varbūt, man liekas, bija vēl kaut kāds piedāvājums no Vācijas arī man no tās puses, bet tur arī, kā teicu, tas Covid, un tur ļoti lēni viss notikās tanī brīdī, neviens nezināja, kas būs ar naudām, kas nebūs. Un jā, tad nāca man tas piedāvājums no Litvinovs, un jā, baigi neiespringu vienkārši parakstīt to līgumu, lai ir darbs un lai ir kur spēlēt, un lai nav nekāda lieka gaidīšana, un pats es zinu, kādas man bija tās sezonas Dinamo Rīga, un nebieži latvieši kaut kur citur Eiropā tika augstāk tanī brīdī, un tāpēc es palielam to, kas pirmais nāca, to es parakstīju, lai ir mierīgs sirds un vienkārši var gatavoties un braukt spēlēt hokeju uz Čehiju. Un Čehijā tās, manuprāt, gadu no gada jau ir pierādījusi sev kā līga. Man vismaz personīgi liekas, ka šī gada pasaules čempionāts diezgan labi parādīja to Čehijas spēku. Principā, man liekas, cik tev sanāca šogad pasakot līdzi arī citu komandu sastāviem, sniegumam. Varbūt tev ar Čehiju vēl joprojām bija tāda saita, ka tu pasako arī viņi izlasēja līdzi, un vai tas priekš tev tā nestrādā? Es vienkārši tā rezultātiem pasakoju līdzi un varbūt kaut kādiem sastāviem, bet tā vienkārši es Latvijas izlases spēles tikai skatījos. Bet jā, Čehijas līga pēdējos gados, man liekas, atgriežas daudz labu spēlētāju viņiem līgā, un, manuprāt, tai līgai līmenis tikai ceļās, un nauda arī tur lielāk paliek, tā kā džekiem tiešām laba vieta, kur braukt un spēlēt un attīstīties arī. Ja paskatāmies kaut vai tev no statistikas viedokļa, arī vienmēr paticis ar cipariņiem paspēlēties, bet tas tavs posms Čehijā nebija tāds tā kā pierādījums tam, ka, ja tev būtu tikta doti šī iespēja, tad tu jau būtu sev ātrāk kaut kur pierādījis kaut vai tajā pašā Dinamo laikā, jo, Čehijā, manuprāt, tu, atplauki, ne? Tā pats nejūties, bet... Labi, pirmā sezona Čehijā man sākumā grūti gāja, tur bija tas Covid un visas tās pauzes, tur bija tā sezona tik saraustīta. Es atceros, man liekas, man kaut kādas 30 spēles, man bija 0 punkti vēl joprojām. Es domāju, tur man izpīpēs laukā, izmetīs drīz ārā. Te vairs nav ko darīt. Un tad pēc jaunā gada vienkārši kaut kā viss apgriezās. Jo man liekas, ka man bija kaut kādas 30 spēles, un man bija -17, man liekas, tas rādītājs. Tas ir diezgan bēdīgi. Un tad vienkārši es pa tām pēdējām, cik tur sanāk, kaut kādām 7, kaut kāds, man liekas, bija 29 vai cik. 17 spēlēs. Es zinu, ka es savācu, kur ir 17 punkti, un man tas plus mīnus, man liekas, bija 0. Jā. Un tā kā es biju sanācis to otro sezonas pusi tā labi apgriezt riņķi, un tas bija tāds foršs priekš pirmās sezonas ārzemēs, tāds labs nobeigums, un vienkārši tāds priekš nākošās sezonas tāds labs tā kā atspēriem punkts, un to, ka tu zini, ka tu vari tur spēlēt, un jā, bet mājās tā spēlēšana Dinamo, tas bija tāds, tu biji latviešu spēlētājs, tev baigi neņem kā tur līderi un ko, un jā, bet, kad tu aizbrauc uz Čehiju, kad tev paņem kā līderi, tad ir pavisam citu lomu, un tu nobriest pavisam savādāk kā spēlētājs tam visam, un jā, tā kā, man liekas, tas man palīdzēja arī daudz progresēt. Un cik tad, jau laiciņš jau pagājis, šobrīd jau kā esi 3 sezonas Floridas Panthers pārstāvs, un laikam jau saslēdzās, principā sanāk, tā pēdējā sezona Čehijā tieši arī pārklājās ar Latvijas izlases bronzu, vai ne? Sezonas beigās. Jā, tā kā. Tieši tas izlases laiks sniegums tad izlasē, tagad atskatoties apakaļ arī spēlē kaut kādu lomu uz to, kāpēc tev tā kā sāka meklēt arī taipus okeānu. Nē, šoreiz bija tā, ka man jau sezonas laikā jau es tika atrasts. Jā. Un tas, kā es nospēlēju pasaules čempionātā, tas pilnīgi neko neietekmēja. Man jau līgums bija parakstīts, man jau viss bija
viss bija izdarīts, tā kā es savu līgumu nopelnīju tieši sezonas laikā, un jā, tā kā tas čempionāts beigo lomu tam nespēlēja, bet vienkārši, man liekas, tas parāda priekš tās komandas, kas parakstīja man, ka viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem savajā izlasē, un viņam bija labs sniegums tādā gadā, tā kā droši vien viņam arī forši tādu spēlētāju iegūt varbūt. Palūksim, lai mums kolēģis uzliek to, vienu no tādiem jaukākajiem mirkļiem tavā karjerā, tavs pirmais vārdu guvums NHL. Tas man sanāk punktiņš, un tur 5. No tā, ko es ar sūtīju. Un pie reizes parunāsim arī par to vīru, kurš tev iedeva piespēlī. Te jau laikam daudz nebija jādara, vai ne? Tā. Nav tāds īsti, neteikšu, ka beigais aizsarga gols, bet, forši tādu dabūt. Tā kā, īstajā vietā, īstajā laikā. Jā. Bet, piespēlīt tev padeva Metju Kačaks. Nevar problēmas izzināt uzvārdu. Bet, salīdzinoši burtiski tikko ir jaunākās ziņas, ka viņa brālis Breidijs ir pievienojies jūsu rindām. Pastāstīja, cik daudz vispār ikdienā sanāk, varbūt komunicēt, kur ir tādi tavi tuvākie cilvēki visā Panthers organizācijā un droši pastāst par to, kā tev tur šobrīd klājās. Jā, tāds vairāk, droši vien vairāk ir eiropiešiem, jo mums tā kā eiropieši tās lietas vairāk asats ir kopīgs un, protams, ir kaut kādi amerikāņi, kuriem bišķiņ vairāk patusē, bet jā, mums arī tāds kāršgalds ir lidmašīnā, kur vairāk eiropieši mēs tur spēlējam. Blakus man sēž Zviedrs, tā kā arī vakariņās tad vairāk sanāk iet ar Somiem, Zviedriem un tur tāds grupiņas tā kā saveidojās, bet tā jau komandā viss ir draudzīgi, viens ar otru runā un vienkārši ir kaut kāda atsevišķa brīži, kur tu varbūt ar dažiem spēlētājiem bišķiņ vairāk pavada laika nekā ar citiem. Ja mēs pieķeramies nedaudz tādu atkāpīt tīri par hobijiem, par brīvā laika pavadīšanu, cik tā brīvā laika tur daudz jums ir, bet kas ir tas, ko tev patīk padarīt? Tie ir kaut kādi citi sporta veidi. Pats teica, maziņš bija tur, protams, pagalmā, tur basīt uzspēlēt un tā. Kas ir tas, ar ko jūs sezonas gaitā varat sevi izklaidēt? Jo, gan jau, ka golfu arī neuzspēlēs baigi bieži, tā. Tas, tai sezonas laikā ir tik, cik ir tas laiks, un, ja ir brīvs brīdis, Džek brauc golfu spēlēt, tas ir noteikti baigais. Es uzspēlēju golfu, bet baigais entuziasms man vairāk nav pēc pagājušās vasaras. Bet jā, tad šo sezonu es biju pirms sezonas, pirms nometnes, es biju makšķeru nopircis, es tur braucu kaut ko pamakšķerēt kaut kādās dienās un ko, un jā, tā kā es nezinu, kaut kādas video spēles uzspēlēju, vai arī vienkārši ir brīva diena vai kas, tad citreiz arī vienkārši aizbraukt uz pludmalu vai vienkārši aiziet kaut kur pavakariņot arī ir forši. Laikam jau, kad tas vidējais aritmētiskais, kaut kas varbūt netik ļoti sportisks, ņemot vērā slodzes kāds. Jā, protams, mēģinu bez tā sporta iztikt bišķiņ tanī dienā, lai ķermenis vienkārši bišķiņ attiet un jūtās labāk. Pats jau nedaudz pieminēju jums tur eiropiešiem, tāds savs kāršu galds. Man kā reiz tagad sanāca pavadīt nedaudz vairāk laika kopā ar 3x3 basketbolistiem. Tur vīri arī, labi, viņi jau pietiekami daudz laika pavadījuši kopā, bet, katrā brīvā mirklī ir, kaut kāds azarts ir jāķer. Vai tur ir jāizčikājās par to, kurš tur ko darīs, vai tur zolīti jāpaspēlē autobusa aizmugurē. Cik jums tas azartiņš, tā emocija ir vajadzīgs, vai cik jūs viņu ķerat, vai jūs tā tur mierīgāk tomēr esat atstājot laukumā visu to? Jā, mums ir kaut, mums, jā, lidmašīnā tur pokers tās kārtas, tur ir tas azarts, un tad vēl viens azarts ir parasti, kad vakariņās, kad ir atnāk čeks, tad arī ir vairāk varianti, kā izspēlēt, kur džek maksās, un jā, tie ir tā kā pietiekoši daudz tie
mūsu azartu, ko mēs ķeram, un pietiekoši dārgi citreiz. Jā. Ok. Paiesim nedaudz atpakaļ tagad uz tādu lietu, kā, teiksim, tava loma komandā. Es laikam gribētu sāksim ar to dūru vicināšanu. un laikam jau, ka pirmo var uzlikt, kur ar Tediju viņi izdomāja, bija šī samēņģēties. Un tad, lai mums paralēli iet. Bet, pastāst, cik ļoti varbūt tavu lomu laukumā ir ietekmējis tas, ka tu vari kādam iedot iedunkāt, kad vajag. Es neteiktu, ka varbūt es baigi varu, bet vienkārši NHL tas ir tāda izteikta lieta, un tur agresīva spēle ir diezgan bieži, un tā kaušanās tas tur ir Amerikā, tas ir NHL, tas ir vienkārši tā ir sastāvdaļa no spēles, un vienkārši, kad pienāk tie brīži, tad ir kā jābūt gatavam, bet tur bieži var arī uzķerties uz kādu, kam tas ļoti labi sanāk, un tas var ļoti slikti beigties, tāpēc, tā kā jābūt prātīgam, ja tu nezini, ko tu dari. Tu katrā ziņā tu sev par tādu policistu negribētu sev, vai ne? Nē, bet vienkārši, ja pienāk tas brīdis, kad sevi vai kāds cits jāizstāv, tad ir tā, ka gribētos, lai zinu, ko daru, un vismaz nedabū pa galvu uzreiz. Jā, un tad otrs gadījums tev bija ar no tādiem spilgtākiem tieši ar Regendu, kas Slovāku pārstāvs. Tev vajadzēja parādīt ātrāk, ko viņš man izdarīja. Ko viņš pirms tam izdarīja? Jā. Varbūt Tomas viņu varam noķert, es viņu pastīšos, es tev mošu, ka aizmest linku. Es šodien varbūt biju paņēmis kaut kādu pirmo. Nē, vienkārši viņš man iegrūda mugurē, es vienkārši sadusmojos. Jo es kaut ko atceros, ka tur nebija tā kā bezsakarā puikas sāka viens ar otru meņģēties tur. Bet labi, nav tas jārāda. Nav? Nē, viss kārtībā, es vienkārši tā, lai visi zina, kāpēc. Jā. Bet jā, tā vadās tāds. Ok. Cik ļoti vispār izjūtams varbūt tādā mūsdienu NHL variantā. Paliek arvien mazāk tie policijas veidīgi. Pasēc, uzrauties vīk pa laikam var uz kādu, kam tas vesels mēmākais. Jā, tā kā... Bet tas paliek ar tādu tendenci tā kā mazāk. Es nezinu, teiksim tāds, viens no tādiem laikam spilgtākajiem tiem, kas gūst vārdus un arī tāpat laikā var diezgan bieži iestāstās asumos, laiktāt jums būs tāda 2 gabalu komandā, kur ir brāļi šajā gadījumā. Man liekas, ka vienkārši nevis paliek mazāk, bet vienkārši nav konkrēti spēlētāji, kas tikai to dara. Ka ir kā Breidijs, viņš var gan spēlēt hokeju, gan iedot kādam iekšās. Tā kā vienkārši tas veids varbūt ir bišķiņ pamainījies, kā tas notiek. Vienkārši, ka ir spēlētāji, kas var apvienot abas divas, gan spēlēt, gan izkauties. Bet jā, mazāk tas noteikti nav palicis. Varbūt minimāli. Bet jā, tā kā ir jau tās epizodes, katra spēle kaut kāds, kur varbūt tu kaut ko izdari un kāds atcerās to nākošu spēli un tev par to jāatbild. Jā, tādas situācijas arī mums ir bijušas, un jā, tā kā arī līderi ir jāizstāv jebkuram, un jā, tā kā varbūt vienkārši pamainījies, ka nav izteikti kaušaļi, bet ir spēlētāji, kas var abas divas izdarīt. Ja nedaudz paturpinam par to, par jūsu komandu kā tādu, tā kā divas, jau sanāk praktiski visu šo sezonu apkaļ, 2 gadus apkaļ, tad sanāk izcīnījāt to Stanley kausu. Pasāst, kā tas bija šo sezonu. Šo sezonu gribētos sacīt, kad, protams, bija traumas, tas faktors daudz nospēlēja, bet ar visu to arī tu tiki pie vairāk iespējām. Tev 5 vārdu gūmi, 3 no tiem tu gūvi vairākumā, un pasāst varbūt par to vairākumu lomu. Kā tas bija kaut kas priekš tevis tā kā pēkšņs, vai tu uz to gāji, vai tu to gaidīji? Jā, kāda bija? Jā, vienkārši pirmajā sezonā es īsti vairākumā nespēlēju, tikai Amerikas līgā, un tad otrajā sezonā Floridā, tad man iedeva iespēju uz brīdi uzspēlēt gan otrajā, gan pirmajā vairākumā. Jā, un vienkārši, jā, gāja man tur viss kārtībā, un tad vienkārši bija viens moments, kad
jā, varbūt kaut kas neaizgāja, vienkārši pamainīju, un tad es tā kaut kā īsti nevarēju tikt atpakaļ tur iekšā, un jā, bet tur jau arī tur ir tiek ņemt spēlētāji speciāli tam, un jā, un tā kā vienkārši forši, ka man bija vispār iespēja pierādīt sev, ka es tur varu būt iekšā, un jā, pagājušā sezona es varbūt gaidīju bišķiņu ātrāk, ka man iedos to iespēju tajā vairākumā, bet jā, nu, tāpatās es sagaidīju savu momentu, un jā, man liekas, tīri normāli man gāja tajā vairākumā, un nebija tā, ka man iedeva otro vairākumu, man uzreiz iemet pirmajā, un tā kā izpildu kaut ko, un labi, ka es tur, jā, sanāca kaut ko iemest, noturēties tur, un jā, pirmā vairākumā jau forši uzspēlēt. Jā, nu, manuprāt, tas ir kaut kas, nu, tā kā saka, man ik pa laikam arī metot svaru nosaka, tev sev jāpalepojas. Tad, nu, manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kur tu vari sev uzsist uz pleca. Nu, nav tev 10 sezonas aiz muguras NHL un drafts un vispārējais. Atgādinām arī skatītājiem. Uvis ir kā nedraftēts spēlētājs šobrīd nobruģējis savu ceļu uz NHL. Un jā, nu, 3. sezona, 2. sezonā jau sanāca kaut nedaudz, bet uzspēlēt reigning champions pirmajā vairākuma virknējumā. Nu, palpojies ar sevi. Jā, protams, tāpēc es esmu priecīgs, jā, un tā kā es ceru, ka varēšu nākošu sezonu sev atkal pierādīt un izcīnīt kādā brīdī varbūt vai uz visu sezonu tur vietu. Kādas pagaidām ir tās pazīmes, iezīmes, vai ar tevi jau kāds jau runā par lomu nākošajā sezonā, vai tik ātri vēl tur neviens par to šobrīd? Šobrīd ģenerālmenedžers dara savu darbiņu, laikam. Jā, viņam tur ir daudz darba, bet pirms kad beidzās sezona, tad katram spēlētājiem ir ar treneru, ar menedžeru, ir exit meetings, un tur tiek aprunāts gan tā sezona, arī ko gaida nākošajā sezonā, un kaut ko tur bišķiņi ieskicē, bet jā, baigi neko neatklāšu, ko man pateica, tāpēc jā. Ok. Un, jā, kaut vai palaidām bišķiņu garām to tieši par to Brady pievienošanos, cik tas bija varbūt tāds tā kā pārsteigums, vai tas jau kaut kādā veidā brieda, varbūt Meķu kādreiz teica, ka viņš labprāt gribētu ar brāli uzspēlēt vienā komandā, vai tās tādas sīks nianses, par kurām ne tu zini, ne tu varbūt pat drīkst stāstīt. Jā, varbūt kaut kādos tur, kaut kur ir bijis kaut kas tāds iekšā, bet tagad jā, diezgan tāds negaidīts darījums, un vienkārši bija citi spēlētāji tirgu, man liekas, kuriem pievērst bišķiņ vairāk uzmanību, kur tiks kaut kur aizmainīt. Man liekas, ka varbūt kāds cits spēlētājs tiks pievienots mūsu komandai, bet kaut kādā veidā viņiem izdevās šitādu dealu uztaisīt. Tā kā es domāju, ka labs papildinājums mūsu komandai, un jā, ap 2 brāļi vienā komandā droši vien būs diezgan jaudīgi. Būsiet īstākā komanda, varbūt visā līgā. Mēs, man liekas, jau esam, bet tagad vēl vairāk droši. Jā, paturpinot par tādiem personāžiem jūsu komandā, arī tas pats Brets Maršants. Tas arī, manuprāt, viņam ir viena no tādām jaudīgākajām reputācijām vispār visā līgā. Pastāst varbūt vienkārši par viņu kā par cilvēku, kāds viņš ir, saka, keks, vai tas viss ir tāds uzmālēts varbūt. Nē, viņš ir riebīgs spēlētājs laukumā, un viņš var visu kaut ko pretīgi izdarīt, un to, kas tev nepatiks, palīdz tev zem ādas, bet ārpus laukuma ar komandas biedriem viņš ir, jā, rēcīgākais džeks, kādu es esmu redzējis. Visu laiku kaut kāds prikols izpild un prikols šauj ārā, runā kaut ko visādas muļķības. Jā, tiešām ļoti, ļoti forši, ka man ir sanācis un ka man sanāk tagad uzspēlēt ar tādiem spēlētājiem un iepazīt viņus un jā, kaut kādā veidā arī saukt par saviem draugiem. Super. Un tas pats vēl viens personāžs, tur pavisam uz otru puses gribētu teikt, pilnīgs miera Mika. Barkovs, kāda vispār bija viņam, viņš visu sezonu jums bija ārā, cik ļoti viņš bija iesaistīts pie jums, vai viņš visu laiku bija tādā savā rīhabā prom kaut kur? Vai... Nē, viņš halē jau mums viss notiek visiem kopā, un jā, viņš nāca gan uz sapulcēm, un visur zālē viņš bija ar mums.
viņš darīja savas lietas, bet viņš ir pat apkārt bija ar džekiem runājās. Uz spēlēm nāca, izbraukumos vienkārši nebrauc. Un jā, tā kā, Barkovs, jā. Labs džeks, es viņam palīdzēju sagatavoties uz čempionātu arī, beigās, ka man pašam bija jātiek ar savu traumu galā, tad mēs ap divu kopā slidojām, es viņam tur devu piespēles un ko, tā kā es viņu bišķiņu pagatavoju čempim, un forši, ka viņam sanāca atgriezties šo sezonu un uzspēlēt nedaudz sajust, kā viņam ir pēc traumas, un labs čempionāts viņam sanāca. Nu, tīri labi, tu viņu satrenēji. Kāds viņš varbūt kā cilvēks, jo viņš tomēr ir tas, kas ir jūsu komandas kapteinis, kas parasti ar C burtiņu, varbūt netik spilka personība kā Metju, kā Maršāns, bet pastāst varbūt nedaudz vairāk par viņu. Kas ir tas, vai viņš ir tas, kurš tieši ar darbu laukumā dara, vai viņš arī ir diezgan vokāls ģērbtuvēs? Nē, ģērbtuvē gan viņš tāds ļoti mierīgs, nebūs tā, ka viņš beigās uzrunas tur teiks pirms spēlēm un ko, bet jā, viņš visu izdara laukumā, viņš parāda laukumā, un jā, tā kā, bet arī, jā, tāds mierīgs džeks, un arī viņam ir savu grupiņu, ar ko viņš varbūt vairāk kontaktējās ģērbtuvē kaut kādos brīžos, bet jā, tā kā mēs esam ar viņu arī Call of Duty kopā spēlējuši, tā kā Warzone arī uzvaras esam dabūjuši. Viņam arī patīk visādas video spēles un visādas tādas lietas, tā kā viņš visam seko līdzi un jā, viņš ļoti daudz ko zina un, ja godīgi, viņš ir viens no tiem, kas var tādos negaidīgākajos brīžos tev tā kā izspļaut tāda tā kā joka vai ko, tā kā viņš viņu apsmiet tev un jā, tā kā no viņu var visu kaut ko sagaidīt. Kā saka, viņš zina un jūt, kad savējos iekustināt. Viņš atrod īsto brīdi, kad kaut ko pateikt un jā. Jā, ar kādām gaidām, vismaz, labi, principā par to jau laikam necilāsim, pats teicu, tur baigi nevar neko stāstīt arī, bet paturināsim nedaudz par izlasi. Bija tur viena situācija. Varam ar sākt arī ar to. Varēs uzlikt. Tur mēs sanāk, mēs neliekam šito, jā. Jā, tieši pašlaik čempionāta laikā, tas tāds, es gribētu teikt, diezgan sensitīvu tematu izdomāja viens ļoti pieredzējis vīrs sākt cilāt, proti Edgars vārdā. Tas tā kā uzkrita tāds mākons uz galvas saulēnā vasaras dienā, vai, jā. Tādam kontekstam tātad var iedot info, kad Edgars principā pateica, kad, izlasē jābūt ir augstāk par to, kad esat varbūt ģimenes gaidībās uz to brīdi, vai kā, tāds, kontroversiāls izteiciens tur sekoja. Nē, vienkārši, man liekas, tas tāds nepareizā vietā, nepareizā laikā izteikts komentārs no viņa puses vienkārši pēc tādas smagi zaudētas spēles un jā, vienkārši es pieļauju, ka viņš laikam negaidīja, ka viņam kāds atbildēs un jā, vienkārši, ka tas viss pagriezīsies pret viņu un jā, tā kā, man liekas, ka ja tu par to runā, tad runā pirms čempionāta, kad tiek nosauktie sastāvi un kāda ir iemesli, kāpēc cilvēki nebrauc, nevis to pēkšņi piemin pēc viena no zaudējumiem, un ja viņš piemin tieši to tematu, un tas ir tavs iemesls, kāpēc tu neesi atbraucis, tad tu zini, ka tas ir domāts par tevi vienkārši. Jā. Un jā, bet vienkārši, tā kā, jā, vienkārši, man liekas, nepareizā brīdī vienkārši izteiks komentārs, tas ir, jā, viss. Ja mēs, teiksim, paskatāmies vispār par izlasi kā tādu, protams, ka laika mainās, tā kā tie iemesli, es pat gribētu teikt, tāpēc, ka laika mainās, šobrīd ir palikuši vairāk, kāpēc tur varbūt ir gadījumi, kad neaizbraucam uz to izlasi, kādam tur nav līgums, kādam ir piedzimis bērniņš, kādam tur nav skaidrība par to, kur viņš pats nākošais gadā atradīsies, un kaut kādu kontekstu nospēlē vēl daudz un dažādi visādi citādi aspekti. Kā tavuprāt tas ir tā kā mainījies gadiem ejot? Tā kā kādreiz, laikam, tas bija tā kaut cik nedaudz stereotipiski, kad beidzās sezona, izsaugums, izlas. Tā kā, kāds varbūt ir tas tavs redzējums, kā tas laika gaitā ir mainījies un cik ļoti vajag par to tik ļoti tirzāt, varbūt nevajag nemaz. Jā, es arī
katrs cilvēks pieņem savu lēmumu, un katrs kaut kādā ziņā tomēr domā par sevīm. Un jā, bet, manuprāt, tā jau visi džeki jau brauc. Protams, ja ir tādas nopietnas traumas, daļ kurām tu nevar braukt, viss saprotams, jā, vai arī ir ģimenes pieaugums. Neviens jau nedusmojās, viss saprot, un jā, tā kā, jā, vienkārši. Man liekas, tā situācija nav jau tik trāka, vienkārši brauc viss, kam ir iespēja, un vienkārši vispārējie domā, kā būtu varbūt labāk viņiem tajā brīdī, un jā. Nu, kā jūs laikam minējat, tad tie faktori mūsdienās jau ir vairāk. Nu, tad katrs var spriest, cik tas labi, cik tas slikti. Jā, tomēr to naudu mēs pelnam sezonas laikā, un tas mums tomēr, ja tu to nevarēsi izdarīt, neviens cits tev naudu nemaksās, un vienkārši tev jābūt gatavam. Neviens cits tavā vietā NHL nespēlēs. Jā, tieši tā kā mūsu ķermeņi ir mūsu biznesa, un tā kā mums par to ir jādomā cerēt. Kā var ikdienas tā komunikācija tieši izlasē? Nu, Kalvīts jau vairākus gadus ir tas, kas to visu darbojās izlases kā ģenerāla menedžers. Tas ir tāds tā kā solis augšup. Nu, ja mēs paskatāmies uz tīri no tās komunikācijas viedokļa. Nu, kad... Jā, viņš runā ar spēlētājiem. Jā, manuprāt, pēdējās sezonās viņš ir izdarījis labu darbu. Dabūjis visus pieejamos spēlētājus uz izlases. Un jā. Paturpinot par izlases vīriem, nu, tuvākajā laikā, manuprāt, šajās brīvdienās jau mums priekšā ir NHL drafts. Un gan jau, ka tu zini tur to mūsējo. Protams, jā, ir dzirdēts. Ir dzirdēts. Man, tīpaši arī pēdējā laikā diezgan aktīvi parādās informācija, ka viņš iespējams varētu nokļūt arī tavā komandā. Un vai es tā vismaz pats apsmadzeņos, apstījies, kā tas būtu, ka tāds vīrs pie jums dragā tā vairāk tā kā konkurence, vai tu tā kā uzņemtos tādu tētu lomu tajā brīdī? Nu, Tur jau tagad vairs nevar, tāpēc, ka mēs aizmainījām tajā Brady dealā. Tur aizmainīja projām? Devīto to piku mēs aizmainījām projām. Tas viss ir cauri. Jā, tā kā, bet jā, tas noteikti nenospēlēt par labu man, bet jā, tā kā notiktos tā kā vairāk mums nav tas piks, bet jā, tāpat tās ir viss kaut kas cits, kas var notikt, un jā, tā kā es domāju, viņš atradīs savu labu komandu, jā, viņi nodraftēs droši vien diezgan augstu, un jā, lai viņam viss izdodās. Tev pašam sanācis arī ar viņu ir kaut kur uzspēlēt reizē padarboties treniņos, vai jūs maz vēl tā neesat trāpījuši? Olimpiādā tikai, Olimpiādā bija pirmā reize, kas viņu satika un uzspēlēja. Jā, es biju skatījies arī iepriekš kaut kādas tās pārbaudas spēles, un jā, visi cieņi viņu vecumā tā spēlēt, un prieks redzēt, kad mums latviešiem kāds džeks izšauja tā, un jā, tā kā izlasēja turpmāk, tas tikai par labu būs. Jūs būtu tāds labs aizsargpārs? Vai jūs viens otru vairāk papildināt, vai jūs labāk kopā nelikt? Nē, mēs Olimpiādē kopā uzspēlējām, tā kā nebija tik slikti. Tā kā vienkārši, jā, jābūt varbūt bišķiņ kaut kādā veidā piesardzīgākiem kaut kādos brīžos, kur viens aizskrien, tur otram jāpaliek, un ko vienkārši varbūt bišķiņ vairāk jāpaskatās, kas un kā, bet es domāju, mēs normāli nospēlējam. Nu, es personīgi laikam kā tāds neitrālais hokeja līdzjutējs domāju, ka jums labs pāris. Paturpinot nedaudz par to, kādi tev plašam ir tuvākie tādi plāniņi, vismaz šai te vasarai. Labi, tev tagad galvenā loma jāpild, bet, protams, jāgatavojas arī sezonai. Var nedaudz ieskicēt. Jā, es atsācu savu sagatavošanos procesu un nedaudz atpūtos pāris nedēļas, un tagad jāsāk likt iekšā bāzi uz nākošo sezonu, un tā kā ir laiks sagatavoties lēnām, un jā, tā kā jādod tikai virsū, un jā. Pats jau tu man nedaudz ieskicēji, kas esat jūs tāda kompānija, kuriem patīk reizē tur padarboties, kaut vai tīri trenažieru zālītē? Jā, pagājuši
vasar bija es, Rodrigo Abols, Tralmaks. Mums tur ir tāda maza grupiņa, šogad bišķiņi pamainījušies, tie džeki ir Gavars, ir Smirnovs, un Binduls ir Rodrigo Abols, arī ir kaut kad Tralmaks droši vien pievienosies, cerams, un kaut kādā, jā, mums ir tāda vairākās grupiņās, tur diezgan daudz džeki tagad iet pie mūsu treneru, un jā, tā kā esam sadalījušies grupiņās, bet jā, tad forša kompānija un forši strādāt vienam ar otru un bišķiņi papušot viens otru. Tevi ir mēģinājuši iesaistīt tajā 3-uz-3 jautājumā? Vai... jā, tā kā tur arī plānoju piedalīties 18. 19. jūlijā. Tā kā, jā, beigās detaļas nezinu, bet sastāvā man aicināja, tad jau redzēs. Kā tas, teiksim, paskatoties no klubu viedokļa, kā tavs NHL klubs, tavs darbdevējs skatās uz tādu pasākumu? Tas ir, es nezinu, tur jau Amerikā jau var tie džeki pirms sezonām spēlēt, tur ir tās 3-uz-3 līgas saucamās. Jā. Un tur ar džeki tādu pašu hokeju spēlē. Es domāju, ka tas vienkārši būs tāds labs treniņš, lai vienkārši gatavotos uz sezonu, tīri sev uzlabot fizisko sagatavotību. Okay, jo es tā kā pats, teiksim, visu to tādu 3-pret-3 hype, vismaz ārpus Latvijas vēl neesmu ķēris tā. Jā, bet tur jau arī, tur jau nav spēka spēle, nekas tāds, tur ir tīrus skill un tādām lietām. Tā kā, jā. Katrā ziņā kaut kas interesants, par ko padomāt. Jā. 3-uz-3 tomēr pašam tev ir sanācis pasakot līdzi arī visu citu panākumiem. Vēl nepajautāju tev, kā tev ikdienā pats cik daudz pasako līdzi citiem sportiem, kas ir tāds tuvāks kaut kur tu man stāstīji, vai kaut kur es dzirdēju, vai tu rakstīji par to, kad citi kaut kā tur basīti pasako sezonā līdzi, vismaz. Nē, ir kaut kādām lietām, jā, kam es pasakoju līdzi, jā, ir kaut kādi turnīri, kur džeki spēlē, arī pagājušā vasarā es gāju uz to pašu Eurobasket, mums bija Rīgā, un tā kā jā, ne, ja ir kaut kāds sports, kam var pasakot līdzi, tagad arī pasaules kauss, ja, tā kā kaut ko jau paskatos. Kas tev pasaules kausa favorīti šobrīd tavēji ir tādi? Varbūt neesi izvirzījis vienu tikai. Kopš paša sākuma Spānija. Spānija? Es ceru, ka viņi vinnēs. Šitā 0-0 spēlējot ar Kapu Verdi, es nezinu, ko tu vari vinnēt. Šo spēlē jau viņam visu labāk gāja. Nē, taisnība. Tomēr kaut kādu titulu viņiem ir bijuši futbolā. Okay. Varbūt noslēgumā tāds jautājums par to, kā pats tu šobrīd jūties? Šis tāds priekš tevis, kā spēlētāji, tāds labākais brīdis dzīvē, tāds pīķa brīdis, vai zini un zini, ka vari un ka vajag pielikt vēl kaut kādos konkrētos aspektos? Jā, nē, ir jā, tāds, man liekas, ir tie labākie gadi, un jā, forši ir tie sasniegumi, un negribās pie tā apstāties, gribās tāpat turpināt, un jo tu zini, cik forši ir pēc tam, un cik patīkami ir to visu izbaudīt, un jā, protams, tā viss pamatā ir smags darbs, un vienmēr ir, kur pielikt, kur kļūt labākam, un jā, tāpēc katra vasara tiek ielikts smags darbs, un lai varētu sezonā parādīt labāko sniegumu. Okay. Varbūt tāda no savu sniegumu viedokļa, kas ir tas, kur tu vēl zini, ka tu gribi pielikt vai varētu pielikt. Protams, NHL tas ir viss super niansēs, bet varbūt no tā arī sāks tās mazās lietiņas, kas ir tie tavi checkpointiņi, ko vēl vajag, ko tu gribētu vēl palikt. Noteikti stabilitāte, noteikti arī mentālā stabilitāte visas sezonas garumā, tomēr tā sezona ir gara 80 plus spēles, un jā, tā kā, man liekas, tās ir lietas, pie ko man visvairāk vajag pielikt, un, manuprāt, ja es to izdarīšu, tad mans sniegums arī būs labāks, un gan jau arī tie sasniegumi turpināsies. Super. Pašā nobeigumā, laikam, es tā kā gribētu tev arī uzjautāt, pastāstīt par to treniņu, tur iesaist. Tāds buķels, kā es tagad tur tā kā varētu uz kādu, cik minūtes izturētā jums kopā treniņā?
Es domāju, pēc tā, cik es esmu šobrīd trenējies, tu varētu droši vien labāk par manīm notrenēties. Bet jā, pēc tādas pauzītes bišķiņ grūtāk atgriezties ir, bet jā, es nezinu, gan jau tu varētu. Varbūt, es nezinu, kā tev ar svariem, es neesmu redzējis, cik daudz tu vari pacelt un ko, bet es domāju, ka gan jau līdzi mums tikt, jā. Būtu tev interesanti iziet cauri mūsu rutīniņi. Jā, mūsu workoutam, ko mēs tur darām, pie kā mēs strādājam. Es domāju, tas tev būtu kaut kas jauns. Un droši vien būtu interesanti tev pašam arī redzēt, kā mēs sagatavojamies sezonai. Es laikam šo ņem kā uzaicinājumu. Jā, droši. Sarunāšu un droši varam uztaisīt kopīgi treniņu. Jā, gaidīsim to brīdi, kad es jau Uvim jau būšu. Paldies, Māči. Tā kā, jā, paldies, Uvi, ka atradīji laiku atbraukt ciemos. Šito jau laikam tu jau man nebija varianti, man jau bija dāvaņa. Es šito laikam vilkšu kaut kādajā mugurā. Protams, mēs viņam te rāmēs kaut kādu pie sienas. Viņiem tā jāiet trasē. Jā, droši. Slidot man bišķi vēl jāmācās, bet tas atnāks. Krekls ir varbūt bišķiņ labāk tagad būs. Krekls ir varēs slidot. Jā, paldies tev vēlreiz un paldies visiem, kas skatījāties. Šis bija mums tāds otrais podcastiņš, nosaukumu vēl joprojām neesam izdomājuši, bet apsolam izdomāt uz nākamo. Jā. Lai tev izdodas. Paldies tev arī.